Čau! Es ticu, ka jūs visi esat ļoti gaidījuši manu otro video. Es jau dabūju vairāk ziņas, kad jūs gribat otro video YouTube. Tad nu šodien mēs viņu uzfilmēsim. Bet šis nebūs tikai ordinary video, tā kā parasts video. Tāpēc šodien mēs esam homemade, mājās taisītas marshmallows. Tad es jums parādīšu vēl recepti. Es viņu atradu Instagramā. Tā ir, kur ir. Tad, jā, es beigās parādīšu visu, bet es no viņas atradu baigi foršo recepti. Es ceru, ka man iznāks. Nu, tad es centīšos pamēģināt uztaisīt šos marshmallows. Laižam! Mums vajadzēs 1 pusi krūzes balto cukuru, pūdercukuru un 15 gramus želatīnu. Es izmantoju Latplanta želatīnu, tātad pārtika lietojumā šādu. Mums vajadzēs cukurniedru sīrupu. Vajadzēs mums arī mikseri. Tad es izmantoju mērtraukā krūzi, kur ielikšu pusmērtrauka krūzes cukuru un ūdeni. Tad mēs izkausējam sākumā tātad visu želatīnu vienā katliņā. Tad šādam vajadzētu izskatīties rezultātam un paņemam vēl vienu katliņu un tur mēs ieliekam cukuru un cukurniedru sīrupu pārliejam pāri. Tā mēs visu kārtīgi samaisam. Uzmanīgi, lai neapdeg, es jums ieteiktu pievienot ūdeni, jo mums apdega, tāpēc mēs pielējām ūdeni. Tad kārtīgi visu noskrubinām nost, kārtīgi apmaisam. Un tagad mēs jau tūlīt visu liesim kopā mikserī un maisīsim. Tad sākumā mēs paņemam cimdiņus, jo uzmanīties, ka tas var būt ļoti karsts. Tātad ņemam cimdiņus, man ir šādi cimdiņi, un lejam visu mikserī. Sākām ar želatīnu. Īstenībā jau pilnībā vienalga kāda secība, bet es sāku ar želatīnu. Tad izlējam kārtīgi, kā jūs redzat. Un tad mēs ņemsim tātad šo maisījumu, kur ir cukurs un cukurniedru sīrups, un arī pievienosim klāt. Tātad uzmanīgi, lai viņš nesakalst, mēs ātri tiešām vēl pārmaisam. Tāpēc jau varbūt tā, piemēram, tā, kad mēs taisījām, mums viss jau bija sākosis. Tāpēc kārtīgi, kā es jau teicu, kārtīgi izmaisam, un tad arī ņemam šo un pielējam klāt blenderī. Tātad šādi izskatās. Un jau spiežam un miksējām. Tad mēs aptuveni maisījām 10 minūtes. Ja sanāk bišķiņ mazāk, tas arī nav slikti. Vienkārši vajag būt tā, lai izskatās balts, tā kā balts krēms tāds. Tad reku mums jau vietas pusi. 5 minūtes ir aptuveni pagājuši, tad mēs kārtīgi sablenderējam. Bet es iesaku jums to, ka man visu laiku izskatījās, ka viņš ir gatavs. Mamma teica, ka nē, un es piekrītu, ka nē. Tāpēc jo labāk tomēr pagaidīt. Tad mēs pievienosim šim maisījumam vanīļas cukuru, tāpēc jo mamma tā teica. Un man tā šķiet, ka tas vanīļas cukurs tiešām viņu padarīja saldāku. Receptē tā nebija rakstīts, bet mēs pievienojām un man tā šķiet, ka tiešām bija garšīgāk nekā bez tā. Tātad es izmantoju šādu vanīļas cukuru. Tātad visu pievienojam un jau lai samaisam. Tad pārbēram pūdercukuru uz paplātes ar cepampapīru, un tad ņemam mazas pečkiņas, kā es viņus saucu, pečkiņas, un liekam uz pūdercukura. Ja jums ir tie piping bags, kas ir domāts kūkām, tad ir vienkārši excellent. Man viņas nebija, tāpēc izmantojot karoti, un tad diezgan grūti. Es jums iesaku, lai otrs cilvēks vai kaut vai jūs ar otru karoti sev palīdzat. Ja jums tie piping bagi, jūs iet reāli no visa šitā atrisināt. Tad mēs tiešām cenšamies paņemt tā viegli, visu kārtīgi painam un saliekam, es salku tādas pičkiņas, un tagad ir pūdercukurs, viņas nepielība baigi tai pannai. Tā kā viņš nav, te varētu pielība. Tātad rekur mums ir gala rezultāts. Šitā man vairāk patīk, jo es tas pati. Tātad. Un tātad šādi izskatās. Ieliekam leduskapī uz 10 minūtēm un garšojām. Tātad viņš izskatās šādi. Man bišķiņ kādi moči. Nu, garšojam. Nu, zin kā, mani pārāk patika. Viņš principā tā kā zefīrs. Es biju marshmallow, bet viņš tā kā zefīrs. Es viņam liktu 6 no 10. Un tas ir viss. Čau visiem. Es ceru, ka jums šī recepte patika. Bet pirms es jums taisu stop un beidzu šo video, es jums gribu pateikt to, kad mēs ar mammu izdomājām ideju, ka tā kā Ziemassvētkos var paciņās salikt tādas puķīču formiņās vai visu kaut kādā zefīrs un ak Dievs. Es apsolu. Jūs garšos. Tāpēc, jo, ziniet, man tāds cilvēks, kad man ļoti garšo cukriņš, un jā,
bet manai mammai vispār negaršo, un ja viņai garšoja zefīri, viņa īstenībā tur ir ļoti daudz cukurs, bet nevar to sajust. Tāpēc es jums iesaku šo izmēģināt.